Labvakar, tagad es jums parādīšu sveci ar eksperimentu. Eksperimentu ar sveci. Kas būs vajadzīgs? Svece, šķiltavas, adata vai kāds cits dzels priekšmets. Šādu. Un šķēres. Būs arī 2 glāzes ar tik daudz ūdens. Tā, lai tās abas glāzes ir vienāda augstuma. Tātad 2 glāzes ir, tās mēs noliekam malā ar ūdeni. Pēc tam mēs paņemam lineālu un tā sīk skaidri izmēram, cik ir svece. Man svece ir 22 centimetri. Ko mēs tālāk darām? Uztaisim tā, lai svece ir perfekti. Abi gali ir vienādi remanta, viens ir esnāks, otrs tievāks. Bet es jums tagad to nerādīšu tāpat. Jo es vairāk negribu ķīpāt ar sveces. Tātad jūs paņemsiet sveci ar šķiltavām. Pēc tam šķiltavas sveces. Pirms paņemsiet šķēres, paņemsiet adatu vai savu dzels citu priekšmetu ar to caurumiņu. Ieliksiet starp šķērēm, tā lai izskatītos šādi. Un pēc tam paņemsiet šķiltavas un uzkarsēsiet šito te. Uzkarsējam. Un pēc tam izdaram cauri svecei, tur, ka mums ir atzīmēts vidus. Tātad cauri svecei ir abiem galiem īstenībā ir jābūt, tikai vienādiem. Tātad jums ir svece ar adatu, pēc tam atkal jūs paņemsiet šķiltavas, lai to sveci aizdedzinātu. Aizdedzināsiet sveci ar šķiltavām viņu. Pēc tam būs tikai vienmēr atcerieties, nedariet to uz galda. Es vienkārši tagad paraugu demonstrēju jums tāpat. Es to neaizdedzināšu. Jūs paņemsiet sveci, uzliksiet, šeit. Tā, lai viss redz. Šeit tā, lai, viņi ir tā kā ar adatām vienu uz otru glāzes virsū. Pēc tam paņemsiet, aizdedzināsiet. Un tad jums vajadzēs iznākt tāpat, kā jau man iznāca vienā citā video, kuru sauc eksperiments ar sveci laikam. Tā. Paldies par uzmanību. Veiksmīgu dienu jums. Atā!